Sveiki, labdien! Mani sauc Laima Pastora, un es esmu sistēmiskais kočs. Es palīdzu sievietēm 35+, tikt skaidrībā ar iemesliem, kādi ir bijuši, kādēļ ir izjukušas iepriekšējās attiecības, un palīdzu viņām tikt pie jaunām, laimīgākām un harmoniskākām attiecībām. Gribu pateikt īsi paldies par sadarbību ar NJ Mediju puišiem. Mana sadarbība gan ir pašā sākumā, bet iesākums ir bijis ārkārtīgi patīkams un foršs. Tagad ir tā, ka es varu nospiest pogu Facebook reklāmā, Meta reklāmā un palaist reklāmu uz 1 dienu. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka pēc brīža man būs klientu pieraksts uz bezmaksas konsultācijām veselai nedēļai darbs. Un tas ir paredzams un aprēķināms. Es varu prognozēt savu noslodzi un es varu prognozēt arī savu ienākumu. Tas ir daudz foršāk nekā gaidīt, kad atnāks klienti pēc ieteikuma. Es varu plānot savu laiku un es varu dzīvot tur, kur es gribu. Es esmu prom no Rīgas, dzīvoju laukos un esmu ārkārtīgi priecīga. Īpaši paldies es gribu pateikt Tomasam par to procesu, kā mēs to reklāmu palaidām, tāpēc, ka tur bija daudz tehniskas nianses, un es nekad neuzskatīju sevi par tehnisku bremzi vai neattapīgu šādās lietās, bet ir daudz kaut kādas nianses, kuras noteikti būtu iesprūdusi un nevarētu tikt tālāk, nevarētu izdomāt pareizo jautājumu, nevarētu izdomāt, kā to labāk noformulēt. Savukārt Tomas ārkārtīgi taktiski ielika mani laika rāmjos un izvadīja cauri tam procesam, un faktiski, kā es viņam pēc tam atzinos, ka tas, ko es būtu pat droši vien darījusi 3 mēnešus, to mēs izdarījām faktiski pusstundā. Rezultāts ir ārkārtīgi foršs, es ļoti priecājos un lūkojos nākotnē uz sadarbības turpināšanu, jo es saprotu, ka ārkārtīgi pareizs ir izteiciens par to, ka svarīgi ir apkārtne un svarīgi ir tie cilvēki, ar ko esi kopā. Un vēl viena lieta, kāpēc man ir svarīgi atrasties NJ Medijā, tādēļ, ka es redzu, ka izaugsme ir iespējama, ka citi cilvēki apkārt ir tikuši galā ar tiem uzdevumiem, kurus es esmu pats sev uzstādījusi. Vienkārši forši ir zināt to, ka tas ir iespējams un ka atliek tikai paņemt grožus savās rokās, darboties un iet tālāk. Paldies!